Dzirdēji, nepilngadīgie tagad arī varēs. Vecīgi, Ko viņi varēs? klausies, ko es tev tagad teikšu. Latvijā šogad notiks signāla vēlēšanas. Tu zini, kā un kad tajās piedalīties? Bet pagaid, tas tiešām ir šogad? Nē, nu labrīt. Signāla vēlēšanas ir vēlēšanas jauniešiem, lai tie varētu izprast, kā darbojas vēlēšanu process caur vēlēšanu simulāciju. Ok, bet vai tam vispār kaut kāda jēga? Tu taču pats zini, kas Saeimā notiek un ko viņi tur dara, vai drīzāk nedara. Hop, un viss! Kolēģi! Alkohols, krūšturi. Ko mēs vēl idiotisku izdomāsim, lai sabiedrību pārsteigtu? Lūdzu, Nevajag mani ietekmēt. Tas ir sēdes vadītāja pienākums. Tev nav tiesības! mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Nu, sveiks. Jā. Tu tam kā debatēs. Es tur telefonā nosēdēju. Bendīkrašanos. Kurš tev līmenis? 69. Bet vispār tu gribi pajautāt, tu esi dzirdējis to, ko tie jaunieši tur atkal? Vai tie jau mieriņā nespēj Uzdarbojušies. nosēdēt? Tie enerģijas pilni, viņi tik bieži un visu kaut ko ako. Iedod telefonu, es parādīšu. Jā. Saucās signāla vēlēšana. Man tāda sajūta, ka viņi mūs cenšas vienkārši, zin kā, no amatiem izmest jau ārā. Ko Jā. tur? Signāli vēl jauniešiem. Jā. Jauniešiem tagad ir iespēja pašiem izteikt savu nostāju un simulēt vēlēšanas. Bet, zin kā, tas tomēr ir jāmēģina pirms uz saviem ārzemiem dodās, tad, lai tomēr pamēģina. Nē, varbūt Tas ir tomēr tas nav nemaz vieglīgi. tik slikta ideja. Jā. Nu, lūk, man šī šķiet diezgan laba iniciatīva. Jā, piekrītu. Zin kā, es pats agrāk arī gāju vecākiem līdz vēlēšanām. Un signāla vēlēšanas dod iespēju tev izmēģināt vēlēšanu procesu caur vēlēšanu simulācijām, saprast, kā tas ir būt īstam vēlētājam un izprast demokrātiju. Ok, bet kas var piedalīties? Jebkurš izglītojamais, kas mācās vidusskolā, tehnikumā vai profesionālajā vidējās izglītības iestādē no 10. līdz 12. klasei vai attiecīgi no 1. līdz 4. kursam un vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Interesanti. Kad es vispār varēšu piedalīties tajā? Signāla vēlēšanas šogad 2026. gadā notiks visās, pilnīgi visās Latvijas izglītības iestādēs no 14. līdz 28. septembrim. Skaidrs. Jā, es piekrītu. Tomēr, zin kā, vajag arī pašam laiku kaut ko darīt, nevis tikai malā sēdēt. Būs jāpiedalās. Tieši tā, un atceries, neesi malā sēdētājs, esi signāla vēlētājs.